jau 7. gadu pēc kārtas ir Eiropas kādas konferences veltīts konkrētai Eiropas tēmai. Tikai 1. gadu mēs esam Eiropas dienā nolēmuši izbraukt ārpus Rīgas, jo tas tā ir ļoti zīmīgi arī konferences nosaukums - izglītība un kultūra reģionā, reģiona platforma, reģiona iespējas attīstīties. Mēs tiešām izvēlējāmies kā pirmo punktu Vidzemes augstskolu. Man ir tiešām prieks un gandarījums, ka ārlietu ministrija sadarbībā ar partneriem ir centusies tieši Eiropas dienai dot tādu plašumu un vērienu un tādā veidā iesaistīt arī ne tikai Rīgu, ne tikai varbūt atsevišķas institūcijas, bet doties arī ārpus Rīgas un tātad arī reģionos šeit konkrēti Valmierā. Ļaut ik vienam no jauna sajust to, ka mēs esam Latvija un Latvija kā Eiropas Savienības konkrēta sastāvdaļa. Eiropas Savienība savā attīstības plānā 2020 ir likusi lielu akcentu uz cilvēku radošumu. Latvijā šī ir vērtība, kas mums ir, bet mēs nevienmēr mācējuši esam tiem ļoti daudzajiem talantiem pievienot spēju sadarboties savā starpā, atrast sinerģijas starp kultūru, izglītību un ekonomiku. Es gribu pieminēt 3 lietas, kas saistās ar Eiropas parlamentu - idejas, naudu un līdzdalību. Mūsu daudzveidība ir viegli saskatāma, bet kā ir īsti ar vienotību? Vai var runāt par vienotu Baltijas Ziemeļvalstu reģionālo identitāti šodien? Vēsturē jūra mūs gan vienojusi, gan šķīrusi. And we know also that culture, education and economic prosperity go hand in hand. It is fair to say that the Nordic cooperation has its roots in our common languages and our common cultures. I would like to mention just some of the things on the agenda. That's about lifelong learning. We are talking about a diversified students population. We mentioned already about widened access, partnerships and internationalization. Man liekas, ka reģionālās augstskolas tiešām ir vienas no tām, kas ātrāk spēja reaģēt uz vietējo uzņēmēju pieprasījumu. Un man līdz šim visu laiku ir izbrīnījis tas, ka Tirdzniecības rūpniecības kamerā visu laiku saka, ka augstskolas gatavo uzņēmējiem nepiemērotus speciālistus. Pēdējā laikā tiek runāts par Eiropas piederību abos virzienos. Kā mēs piederam Eiropai un kā tā pieder mums. Un šis pēdējais aspekts ir ļoti svarīgs, cik lielā mērā mums ir sajūta, ka Eiropa pieder mums. Žaneta Ozoliņa raksta, ka pagaidām es teiktu, ka eiropeiskā identitāte ir snaudošā princese, kuras pamošanās kādā brīdī būs neizbēgama. Viss caur šai konferencei caurvijās 2 vārdi - izglītība un sadarbība. Viņa daļā, man liekas, viss bija runa par to, kā izglītība, kultūrā un tā tālāk var novest līdz sadarbībai. Savukārt pirmā daļā, kur runājam par reģionālo izglītību, viss bija runa, kā sadarbība var novest pie labākas izglītības. Sevišķi, kā sadarbība starp šīm augstskolām un vietējo sabiedrību, vietējo pašvaldību, vietējiem uzņēmumiem var veicināt šī reģiona attīstību. Tātad izglītība, izziņa par to, kas mēs paši esam, no kurienes mēs nākam un kādā veidā mēs varam to izmantot kā atbalsta punktu komunikācijai ar citiem. Manuprāt, bija ļoti zīmīgi bija tieši šīs te komunikācijas kompetences. Proti spēja veidot sadarbību, spēja izkopt starpkultūru kompetences, kas balstās atkal uz sevis izpratni, un tas ir tas ceļš, ko mēs paši būtībā ne no viena palīdzību negaidot varam iet.